Labrīt visiem! Eh, Šodien esam šeit uz semināru, kā sagatavot kvalitatīvu BIM iepirkumu. Eh, Kā BIM Solutions mēdz šādus informatīvus seminārus gatavot. Pats BIM Solutions, es domāju, jau ir lielai daļai pazīstams, jo tirgo jau 10 gadus un ir tāds viens no, man gribētos teikt, būvniecības digitalizācijas tādiem celmlaužiem, jo varam piedāvāt gan programmatūras, gan apmācības, gan dažādus pakalpojumus, un tā kā 10 gadus jau to ļoti aktīvi daram, tad esam tāds aktīvs spēlētājs būvniecības tirgu, jo mūsu klienti ir gan no projektēšanas jomas, no būvniecības, arī ražošanā varam palīdzēt tām programmatūrām, dažādu lietu automatizēšanu, un beigās, kad tas viss ir uzbūvēts, tad ir daļa apsaimniekošanai. Tā kā būtībā pārklājam visu šo tirgu un ļoti aktīvi darbojamies, lai palīdzētu nozarei tā veiksmīgāk un gludāk digitalizēties, lai mēs visi varam efektīvāk strādāt kopā. Šodien runāsim tieši par iepirkuma sagatavošanu. Dmitrijs jau pastāstīs vairāk, bet tā kā tā ir aktuāla tēma tieši publiskajos iepirkumos, tad gribējām tādu apkopojumu uztaisīt. Tad šobrīd esam ievedas sadaļā, tad otrajā daļā Dmitrijs pastāstīs vairāk savu pieredzi, kā viņš saskatās gan par normatīvo regulējumu, gan arī kam praktiski tur jābūt. Pēc Dmitrija es pastāstīšu par mūsu pieredzi, kad mēs piedalāmies iepirkumos kā BIM eksperti vai koordinatori vai BIM vadītāji, un pastāstīšu, ar ko mēs saskaramies un varbūt, ko mēs redzam, uz ko vairāk jāvērš uzmanība, varbūt uz ko mazāk. Un tad beigās noteikti gaidīsim jūsu visus jautājumus un būsim priecīgi uz to atbildēt. Un semināru šodien vadīšu, jā, kā jau es minēju, es ar Dmitriju. Es darbojos BIM Solutionā, kā arī otrā uzņēmumā Baltic BIM Managementā, gandrīz 4 gadus. Es tagad negribu samalot. Jā, tad es pēc tam pastāstīšu arī par Baltic BIM Managementu vairāk, un mēs ļoti aktīvi piedalāmies iepirkumos, tāpēc mums tā pieredze ir uzkrājusies. Un tūlīt es došu vārdu Dmitrijam. Viņš darbojas Eiropas Savienības BIM darba grupas vadības komiteja priekšsādātāja vietnieka lomā un arī valsts nekustamo īpašumu BIM vadības daļas vadītājs. Līdz ar to Dmitrijs ne tikai par Latviju zina, kas kā notiek dažādās jomās, bet jau ir tāds plašāks skatījums uz Eiropu. Bet labi, Dmitrij, tad es dodu tev vārdu tagad, un tad pēc tam es pastāstīšu par savu pieredzi. Dmitrij, lūdzu. Ja, paldies, Zana. Labrīt visiem. Jā, tad es dalīšos arī ar savu ekrānu. Ekrāns ir redzams, viss kārtībā. Jā, nu tad izstāstīšu savu prezentācijas sadaļu, kā sagatavot kvalitatīvu BIM iepirkumu, pieredzi stāstu un ieteikumi. Un es gribētu sākt ar normatīvu regulējumu, kas šobrīd ir paredzēts normatīvos aktos. Un šeit jāatzīmē, ka BIM, kā BIM piemērošana ir atrunāta ne tikai EKB noteikumus, bet jau kādu laiku pastāv regulējums publiska iepirkuma likumā. 51. pantā ir noteikts, ka, ja ir iepirkums par projektēšanas pakalpojumu vai apvienotu projektēšanu būvdarbiem, tad pastāvs nedrīkst vērtēt tikai cenu, bet jāizvēlas viens no 3 iespējamiem kritērijiem. Tā ir papildus kvalifikācija un pieredze, risinājumu energoefektivitāte vai arī būvniecības informācijas modelēšana. Šis ir spēkā esošs regulējums, un tas jau ir 2 gadus ir spēkā, kā BIM ir jau parādās publiskā iepirkuma likumā. Bet, protams, tās lielākās izmaiņas ir stājušas spēkā
ar ar šī gada 1. janvāri, kad eko būvnoteikumus ir noteikts, ka būvprojekta sastāvā jāietver attiecīgas daļas būvs informācijas modeli. Uz ekrāna šobrīd ir tieši citāts, ir konkrētais eko būvnoteikumu punkts, kura tas ir pateikts. Regulējums attiecas uz trešās grupas jaunu eku būvniecībai, kas tiek finansēts no projektiem, kuri tiek finansēti no publiskiem līdzekļiem. Un, lai palīdzētu izpildīt normatīvu regulējumu, ir izstrādāts arī nacionālais BIM standārts, kas saucas pasta informācijas prasības. Šis nacionālais standārts ir izstrādāts Latvijas standartizācijas tehniskas komitejas ietvaros. Tā komiteja tā arī saucas Būvinformācijas modelēšana. Nav noslēpums, ka standarta izstrāde veicināja tieši izmaiņas normatīvajā regulējumā, kā BIM kļuva par obligātu prasību. Standārts ir izstrādāts ievērojot starptautiskos ISO standartus, kas arī skaidri nosaka, ka BIM projekta ietvaros jābūt precīzi definētām pasta informācijas prasībām, un standārts ir izstrādāts balstoties uz valsts nekustamo īpašumu izstrādātu BIM prasību dokumentāciju. Vairāk par šo standārtu, kā jau minēju, standārts ir domāts sasaistē ar eko būvnoteikumiem un izstrādāts ar mērķi gan, lai palīdzētu publiskiem pastiem iepirkt kvalitatīvus BIM pakalpojumus atbilstoši arī pasaules standārtiem un labākai praksei, kā arī, lai palīdzētu izpildīt normatīvu regulējumu, lai būtu skaidrs, kas īsti ir BIM, un ko mēs varam saukt, kādu darbību procesu kopumu var saukt par BIM projektu. Šajā slaidā ir tāds tā kā schematiski ir, var redzēt tas jauna standarta darbības jomu. Tā pirmā punkta, tas ir ministra kabineta noteikumi, kas pasaka, ka BIM ir obligāts, un standartam ir tā kā pamata standarta teksts, tas pamatdokuments, 2.1 punkts ar zaļo krasu, ir tieši veidā saistīts ar eko būvnoteikumu regulējumu, tātad pasaka, kas ir BIM, kādi ir procesi, bet ir attiecināms tieši uz projektēšanas procesu. Tātad šeit neiet runa par ar BIM procesiem saistām tehnoloģijām, tā skaitā arī, piemēram, tur laserskenēšanu, kā arī neiet runa par piemēram, izpildu modeļu, izveidi aktu informācijas modeli, bet tieši tā kā sasaistot šo BIM piemērošanu ar projektēšanas procesu, kā arī projektu aktualizēšanu būvdarbu laikā. Šim jaunajam standārtam būs arī pielikumi. Pielikumi ir paredzēti atsevišķu prasību detalizēšanai. Skaidrs, ka standārts nosaka minimālas prasības, bet, protams, var arī papildināt ar detalizētām prasībām, ar papildus prasībām, bet pielikumi nav obligāti. Tad, piemēram, ja ir pielikums pēckontrakta BIM izcelšanas plāna veidne, standārts nosaka, ka BIM izcelšanas plānam ir jābūt. Ja ir vēlme, var izmantot standarta pielikumu pievienotu veidni, var izmantot arī jebkuru citu. Tā kā tas 2.2 apakšpunkts ir tematiski saistīts ar standarta saturu, bet tas pamata dokumenta regulējums ir tas, kas tieši veidā attiecams uz eko būvnoteikumiem. Tad, protams, tas iespējamais BIM un saistītu tehnoloģiju pielietojums ir daudz plašāks un lielāks, ko var izmantot BIM projektu ietvaros. Runāt par šo standārtu, tad, protams, tas ir paredzēts tādai praktiski izmantošanai publiskajos iepirkumos. Standārtu varēs pievienot pie tehniskas specifikācijas, kā tehniskas specifikācijas sastāvdaļu, kas definē tieši ar BIM procesiem saistītos jautājumus. Bet kas ir svarīgi, ka jebkurš pastājs varēs vienkārši iekļaut atsauci uz šo standārtu, neveidojot nekādas modifikācijas. Tas nozīmē, ka standārts ir
sastādīts tādā veidā, ka būs piemērojams jebkura iepirkuma ietvaros un nosaka tieši minimālas prasības, minimāla detalizācijas līmenī, minimālas informācijas apmaiņas procesus un tā tālāk. Tā kā, ja gadījumā nav kapacitāte pasūtītājiem iedzināties BIM procesus, nu, kā minimāla programma var vienkārši iekļaut atsauci uz šo standartu, ka projektēšanas process jāiztem atbilstoši šim standartam. Un runājot par šo, tad vēl gribu piebilst, ka tieši šobrīd tas standārts ir publicēts publiskai apspriedēji. Plānots, ka tātad apspriede ir aptuveni jūlijā beigas. Šis apspriedes periods, tas standārts ir izstrādāts. Šobrīd notiek apspriede, un nu, prognozējams, ka pēc apspriedes droši vien vasaras periodā standārts arī jau būs publicēts kā jau gala versija. Tālāk, tad runāt, nu, kādas ir vēl iespējas, ja tas standarts šobrīd jau ir pieejams, bet nu, nav tas gala variants. Bet kādas ir tas būtiskas prasības, bet ko īsti tas standarts paredz, ja citiem vārdiem runājot, nu, ko mēs varam saukt īsti par BIM projektu, un kas pasūtītājiem būtu jāiekļauj savā specifikācijā, lai iegūtu tos visus iegūmus no BIM pielietošanas. Nu, šeit varētu sadalīt divas lielas blokus, kas ir sadarbība, informācijas apmaiņas process, jo BIM tas ir par visu pušu sadarbību, tā nav tikai tehnoloģija vai programmatūra. Nu, protams, ir arī tehniska sadaļa. Tad, sākot ar to pirmo, kas ir tas minimālas prasības, arī atbilstoši ISO standartiem, tad BIM projektā jābūt ne tikai pasta informācijas prasībām, bet arī BIM izsošanas plānam, kas tiek gatavots kā atbilde uz pasūtītāju prasībām, un arī plašāk skaidro, kā tiks sasniegts projekta mērķis, kāda būs programmatūra, kādi būs projekta dalībnieki un tā tālāk. Ir precīzi jādefinē kontrolas punktu izpildes termiņi, lai būtu skaidrs, kāda informācija ir jāpiegādā, kādus termiņus, kāda kvalitāte. Protams, BIM ir ne tikai rezultāts, bet arī process, ir ne tikai būs informācijas modelis, bet arī būs informācijas modelēšana. Attiecīgi ir jāpieprasa, un tas ir iekļauts standarta, ka jābūt regulārai informācijas apmaiņai un koplietošanai gan ar projekta dalībniekiem, gan ar projektēju komandu. Piemēram, katram projekta daļas autoram nepieciešams regulāri koplietot informāciju, veikt pašpārbaudi, dalīties ar citiem projektētājiem, kā arī ir paredzēta regulāra kvalitātes kontrole un koordinēšana, tā ir sadarbības noteikšana, citas kvalitātes kontroles, rasījuma atbilstība modeļam, modeļu integritāte, detalizācijas līmenis. Šeit jau šīs process arī paredz jau jaunu lomu, lai veiktu šo funkciju, ir nepieciešams atsevišķs speciālists, kas ir BIM koordinators. No tā arī iziet, tad mēs varam arī saprast, kāpēc tad palnas kvalitāte BIM projekta ietvaros, jo BIM process paredz lielāko resursu izmantošanu tieši projektēšanas laika risinājuma izstrāde un arī risinājuma pārbaudē, arī kvalitātes kontrole. Viena tas datu vides izmantošana, kā viena informācijas platforma, kur notiek informācijas apmaiņa, uzkrāšana. Vienīgais ticamais informācijas avots projekta ietvaros. BIM kā būvprojekta sinonīms nozīmē, ka BIM, ja būvprojekts ir jāaktualizē arī būvdarbu laika, mēs varam veikt būvdarbus tikai atbilstoši projekta risinājumiem. Attiecīgi ir paredzēta darba plūsma, kā modeļi tiek aktualizēti, veicot izmaiņas projekta risinājumus būvdarbu laikā. Un arī atbilstoši ISO standartu informācijas plūsma tiek veidota stadiju veidā, kā klasiski BIM projektus, darba faili, koplietots, publicēts, arhivēts. Tad šis ir tāds minimālais sadarbības, jeb informācijas apmaiņas prasību kopums. Runājot tālāk par tehniskām prasībām, par to minimālo komplektu, kas būtu jāiekļauj tehniskā specifikācijā pasūtītājiem. Nu, es teiktu, ka minimālais grafiskas informācijas līmenis ir LOD 300. Jo tieši šis līmenis nozīmē, ka katram elementam ir precīzs novietojums, attiecīgi jau ir iespējams veikt kvalitātes kontroli, nolasīt apjomus un galvenais arī veikt koordinēšanu, tā kā nodrošināt šo kvalitāti risinājumus, lai risinājumi ir precīzi.
Runājot par minimālu negrafisku informāciju līmeni, protams, to var nepieprasīt vispār. Daļa no informācijas parodas automātiski. Es ieteiktu pieprasīt vismaz galvenos dažus atribūtus, kas varētu palīdzēt tamešanas procesam, piemēram, mērvenība, nosaukums. Ja mēs runājam par materiāliem, standārts, tas nacionālais standārts nosaka sešus atribūtus, kas arī ir paredzēti tieši tāmēšanas procesam. Saskaņā ar ECO būvnoteikumiem BIM ir jāizstrādā visam projektam, tā kā daļam, kas parādās projekta, tas arhitektūra, būvkonstrukcijas, arī inženiertīklu daļas, un, protams, jāmodelē visi elementi. Jāmodelē ievērojot noteiktu detalizācijas līmeni, piemēram, LO 300, tas nozīmē, ka detalizācija jau virs LO 300 parādīsies 2D vidēja prasījumus, bet svarīgi saprast, ka ir jāmodelē visi projekta risinājumi. Jāatbalsta atvērtais datu formāts, jeb AFC, lai varētu izmantot jebkuru programmatūru un nebūtu ierobežojumi attiecībā uz programmatūras izmantošanu projekta ietvaros. Svarīgs nosacījums, ka BIM modeļi un 2D rasuma izstrādē notiek viena autoprogramma, kas optimizē procesu un kas nozīmē, ka visi risinājumi tiek izstrādāts kā viens informācijas kopums, un BIM ir vienkārši veids, kā mēs atspoguļojam projektu risinājumus, kas arī palīdz izprast projektu risinājumus un arī saorientēties projektā. Modeļu elementiem jābūt vienotai koordinātu sistēmā, jāizmanto klasificēšana. Latvijā ir apstiprināts arī nacionālais atsevišķs klasifikācijas standārts. Un, protams, 2D rasījumi jāveido, jeb jāatvasina no BIM modeļiem. Tā kā šis ir minimālais prasību komplekss attiecībā uz tehnisko sadaļu, bet ir skaidrs, kā arī minēju iepriekš slaida, kur bija schēma par standarta pielietošanu, tas kopējais BIM tehnoloģiju apjoms ir krietni lielāks, tad noteikti būtu ieteicams detalizēt informācijas prasības, runāt par grafisku detalizāciju, par LO 300, protams, var noteikt arī atsevišķam disciplīnam augstāku detalizāciju, piemēram, būvkonstrukcijām. Tāpat laikā var arī noteikt nevis galā maksimāli detalizācijas līmenī pabeidzot projektēšanas darbu, bet skaidrs, ka detalizācijas līmenis pieaug, piemēram, no būvprojekta minimāla sastāva un tālāk, ņemot vērā būvprojekta stadijas. Attiecīgi to var arī sadalīt, ka tas ir minimālais līmenis un tad pakāpeniski pieaug. Vai arī negrafiska informācija, tad noteikti tie atribūti var pieprasīt ļoti daudz, atkarībā no lietošanas mērķa, gan būvdarbu laika, gan arī var pieprasīt visu nepieciešamo informāciju, kas būtu noderīga jau veicot ēkas apsaimniekošanu. Tātad informācija par aktīviem, saites uz tehnisko dokumentāciju un tā tālāk. Tad šeit jau arī mēs varam iekļaut papildus prasības nosacījumus veidot izpildu modeli, jeb S-build modeli, kas pēc tam, kuru var arī pārveidot jau aptinformācijas modeli tieši ar domu izmantot BIM tālāk arī nākamajā posmā eksploatācijas laikā. Var iekļaut projektā 3D laserskenešanu, punktu mākoņu izmantošanu, tas ir īpaši aktuāli. Tas ir svarīgi rekonstrukcijas projektiem, pārbūvēm. 4D laika grafiks, piemēram, darbu organizēšanas projektu, kas ir būvprojekta sadaļa, var veidot arī BIM vide, arī plānot būvlaukuma loģistiku, materiālu izvietošanu. Attiecīgi, tad 4D vidē arī veidot darbu organizēšanas projektu. Arī citas saistas tehnoloģijas, kā virtuāla realitāte, papildināta realitāte, virtuāla realitāte, tad var palīdzēt izprast projektu risinājumus, plānotos tad vēl paša sākumā un arī kaut ko pamainīt, gan telpu programmā, gan arī veicot dažādas vizuālas pārbaudes, simulācijas, piemēram, drošības analīze var pārbaudīt, vai videokameras nodrošina nepieciešamo video kameru izvietojums ir atbilstošs un nav kaut kādas zonas, kur mēs neko neredzam. Vides pieejamība, gaismas simulācijas, termiskas simulācijas, tā kā tas saistītas tehnoloģijas var ļoti palīdzēt gan analizēt dažādos risinājumu variantus, gan arī uzlabot BIM pielietošanu. Un kopumā internetā var redzēt BIM pielietojumu līdz pat 10D BIM, kas ir jau diezgan daudz, un tur nepastāv tāds precīzs regulējums. Varbūt daži
dažāda interpretācija, bet galvenā doma, ko es gribu pateikt, ka noteikti ir tas minimālais prasību kopums, ar ko es ieteiktu sākt, ja tas ir pirmais projekts, bet arī saprast, ka tās tehnoloģijas un tas pielietojums ir diezgan plašs. Ko vēl var izmantot? Kameras standārts vēl notiek tādā apspriedes stadijā. Vairāk kārt no valsts nekustamo īpašumu puses esam stāstījuši, dalījāmies ar pieredzi ar VNI izstrādātu BIM prasību dokumentāciju. VNI BIM prasību dokuments, kas arī bija izmantots kā pamats jauna standarta izstrādei, ir publiski pieejams valsts nekustamo īpašumu mājaslapā. Tas nav viens dokuments, dokumentam ir vairāki pielikumi, tā kā kopumā tas ir ap 10, ja ne vairāk dokumenti. Pielikumi ir tādi, kas ir attiecināmi tieši uz iepirkuma procesu, kas ir izmantojami iepirkuma laikā un integrējami iepirkuma nolikuma, lai izvērtētu kompetences, pēc tam beigas tad arī par tiem atsevišķi izstāstīšu. Arī ir tādi pielikumi, kas tā kā papildina pamata prasības. Kopumā šo dokumentu var izmantot dažādos projektos, un pieeja ir tāda, ka, ja standārts nosaka minimālas prasības, un ja ir vēlme izmantot papildus tehnoloģijas, tas ir jāpapildina, tad būtu tehniskā specifikācija jāpapildina, jo standārts tomēr tas galvenais mērķis bija palīdzēt izpildīt ēku būvnotiekumus, kas pasaka tikai par BIM kā būvprojekta sastāvdaļu. Savukārt BIM prasības VNI BIM prasības ietver gan šos pamata nosacījumus, gan arī papildus tehnoloģiju pielietošanu. Un ir arī atsevišķs pielikums projekta speciālu prasību veidni, kur var aizpildīt un atzīmēt, kādas tehnoloģijas, kādi nodokļi ir attiecināmi uz konkrētu projektu. Tas nozīmē, ka kāda ir atšķirība, tad VNI prasības ietver lielāko prasību komplektu, bet arī to visu var nepieprasīt, bet BIM prasības paredz arī darbu ar veidiem, darbu ar dokumentāciju, tā kā tur nepieciešams aizpildīt, kuras tad sadaļas konkrēti ir attiecināmas uz konkrētu projektu. Bet doma ir tāda pati. Valsts nekustamo īpašumu BIM prasības arī ir domātas izmantošanai kā daļa no tehniskas specifikācijas, kas ir brīvi pielāgojama jebkuram projektam. Vienmēr pirmais solis ir tehniskā specifikācijas sagatavošana, kāda ir ēka, kāds ir būvprojekta sastāvs, kāda ir telpu programma, kāda ir tehniskas prasības inženiertīkliem, energoefektivitāte un tā tālāk. Un tā tālāk mēs jau redzam, kādas BIM tehnoloģijas būtu pielietojamas, kāds ir vēlamais informācijas detalizācijas līmenis, vai arī kāda ir nepieciešama negrafiska informācija. Jā, un tad, ko es arī gribu atzīmēt, ka tas VNI prasības arī ir dzīves dokuments, tiek pastāvīgi updatēts, aktualizēts un, ir pieejams arī valsts nekustamo īpašumu mājaslapā. Par iegūmiem, finansiāli kvalitātes iegūmi, kāpēc vispār mēs runājam par BIM izmantošanu projektus, kāpēc tas būtu noderīgi. Arī tāds ieskats, tad tos iegūmus var sadalīt īstermiņa un ilgtermiņa iegūmi. Runājot par īstermiņa iegūmiem, protams, tas primārais mērķis ir uzlabot būvprojekta kvalitāti, jo, kā jau teicu, gan parametriska modelēšana, gan arī papildus personāla resursi, tā kā projektā resursi, izstrādāt būvprojektu risinājumus arī paaugstināt šo kvalitāti. Jo BIM ir ne tikai tā tehnoloģija un pārskatāmība, bet arī kvalitātes kontrole, arī pieeja, ka projekta risinājumi tiek izstrādāti kā viens kopums un visi strādā vienotā platformā. Tas viss veicina lielāku kvalitāti, kas arī tieši veidā saistīts ar finanšu riskiem, jo skaidrs, ja ir kvalitatīvs projekts, jo arī mazāk papildus darbi, neparedzēti izdevumi projekta ietvaros, kā arī ir precīzāka projekta budžeta sastādīšana, precīzākie apjomi, tad mēs varam precīzāk noteikt arī paredzamu līguma cenu. Un samazinās arī cilvēka faktors, jo apjomi no modeļiem tiek nolasīti automatiski. Kādi vēl iegūmi? Caurspīdīgi procesi, skaidri definētas procedūras. Atkal piemērs, ja mums ir paredzēta prasība regulāri dalīties ar informāciju, veikt koordinēšanu, tad, piemēram, reizi 2 nedēļas mēs varam redzēt vienotā datu vidi, kā šis process notiek, kā parādās gan koordinēšanas atskaite, gan arī koordinēšanas protokols. Mēs varam redzēt, ka process iet uz priekšu. Un, ja gadījumā
Mēs, mēs neredzam, ka šie dokumenti parādās vienotā datu vidē. Tas būtu pamats jau rēģēt, uzdot jautājumu izpildītājiem, kāpēc darbības netiek izpildītas. Un tas arī nozīmē, ka mēs varam daudz ātrāk definēt kaut kādas problematiskas situācijas projekta ietvaros. Mums nav jāgaida starptermiņš, kas ir noteikts līgumā, bet BIM arī ļauj pastāvjiem vairāk iedzināties ne tikai projekta risinājumus, bet arī redzēt projektēšanas darbu progresu un arī ātrāk noreaģēt, ja kaut kas nenotiek pēc plāna. Uh, Jā, tad citas tehnoloģijas, 4D simulācija, kur 3D plus arī laiks ļauj arī optimizēt, analizēt būvniecības procesa riskus, būvlaukumu iekārtošanu. Protams, kvalitāte, finanšu risku samazināšana veicina arī klientu apmierinātību. Vai arī, piemēram, izmantojot virtuālu realitāti un prezentēt projektu risinājumus, var arī gala lietotājs var pamanīt kādas neatbilstības sākotnēji iecerēji vai arī iniciēt izmaiņas, un labāk, protams, to darīt tad, kad vēl notiek projektēšanas darbi, nevis tad, kad mēs jau kaut ko būvējam. Savukārt, runāt par tiem, jā, pēdējais, ko arī nepieminēju, alternatīvas izvēles iespēja, tas arī saistīts ar simulācijām, ka mēs varam arī nolasot apjomus no modeļiem, izvēlēties dažādus materiālus, dažādus sekas gabarītus, analizēt ilgspējas aspektus un, attiecīgi, var ātrāk ieviest izmaiņas projektēšanas laikā. Un, jā, gribu to arī par tiem ilgtermiņa ieguvumiem izstāstīt. Kopumā BIM ilgtermiņā veicina projekta izmaksu un termiņu samazināšanu. Par to ekonomiju tas ir diezgan populārs jautājums. Kāda tieši ir ekonomija no BIM izmantošanas? Es pirmais, kas gribu pateikt, ka ekonomija veidojas tikai tādā gadījumā, ja projekta budžeta ir paredzēta finanšu rezerve neparedzētiem izdevumiem vai papildus darbiem, un, ja gadījumā tad mēs šo finanšu rezervi neizmantojam, tad var teikt, ka pret kopējo projekta budžetu veidojas ekonomija. Bet pareizāk būtu teikt, ka BIM samazina finanšu riskus. Dažādos pētījumos internetā var redzēt, līdz pat 20% BIM samazina, līdz 17% BIM samazina būvniecības izmaksas un līdz 20% eksploatācijas un uzturēšanas izmaksas. Valsts īpašumu ietvaros mēs arī veicam iekšējo pētījumu. Mūsu cipari rezultāti nav tik optimistiski. Mēs nonācām līdz aptuveni 10% finanšu risku samazināšanai, jeb ekonomikas BIM projektu ietvaros, bet tas arī tomēr nav maz. Īpaši, ja runa ir par daudz miljonu projektiem. Arī runājot par ilgtermiņa ieguvumiem, BIM pielietošana nebeidzas ar ēkas nodošanu eksploatāciju. Visa šis struktūrētas, apkopotas informācijas kopums ir izmantojams arī uzturēšanas, apsaimniekošanas procesa ietvaros, tā kā BIM arī efektivizē ēkas uzturēšanu. Un arī pats par sevi digitālais dvīnis, tas kā atsevišķs aktīvs, ir vērtība, un šī struktūrētas informācijas esamība arī paaugstina nekustamā īpašuma vērtību tirgu. Protams, kvalitāte, caurspīdīgie procesi arī veicina reputācijas, konkurētspējas līmeņa pieaugumu. Jā, šāda jā, tad īsumā par tiem iegūmiem ļoti vispārīgi. Vairāk tad par ne tikai kāpēc tad būtu loģiski iekļaut BIM publiskajos būvniecības iepirkumos, bet arī kāpēc ir nepieciešams šo prasību detalizēt, kāpēc mēs nevaram vienkārši atsaukties uz ekobūvnoteikumiem un pateikt, ka projekts jāizsno atbilstoši regulējumam, ka būvprojekta sastāv jābūt BIM. Tas iziet gan no starptautiskiem standārtiem, tas pat ISO standārts, tā skaitā arī iziet no reālas dzīves, no pieredzes, jo, diemžēl, bieži ir tā, ka BIM tiek pasūtīts vai nu tikai ar vienu teikumu, ar vienu rindkopu, vai arī BIM tiek pieprasīts tikai tāpēc, ka šī tehnoloģija eksistē un, attiecīgi, tad to arī iekļaut tehniskā specifikācija. Šajā slaidē ir tāds schematisks darba secības, tas plūsmas atspoguļojums, kas tas saucamais nepareizais ceļš, kad kļūst zināms, ka pastāv konkrētas tehnoloģijas, BIM, laserskenešana, virtuāla realitāte. Katra tehnoloģija prasa gan cilvēkstundas, gan arī sadarbības pakalpojumu. Bet tas tiek pasūtīts, iepirkts, un tikai pēc tam tiek meklēts pielietojums, kā tad īsti mēs to varam izmantot. Iespējams, ka tas nemaz nav vajadzīgs. Attiecīgi jau veidojas resursu neliederīga izlietojuma risks.
Tāpēc pareizā rīcība un neticama rīcība būtu vispirms apzināt konkrētas vajadzības vai problēmas. Piemēram, ja mēs gribam paaugstināt būvprojekta kvalitāti, mēs pieprasām projektēšanas procesu BIM vide. Ja mēs vēlamies pāriet no gariem PDF dokumentiem, kas ir izpildu dokumentācija, uz tādu vairāk struktūrētu informāciju, atvieglot sev dzīvi eksploatācijas laikā, mēs definējam prasības negrafiska informācija, atribūtiem, kuri tiek pievienoti klāt elementiem. Ja gadījumā mēs skaidri zinām, ka mēs neizmantosim BIM apsaimniekošanu, vai tas nevienam nav vajadzīgs, un tad arī nav iegasts to arī iekļaut prasības, jo tas sadarbina pakalpojumu. Attiecīgi, pareizais ceļš būtu vispirms noteikt konkrētu vajadzību un kādi ir mērķi no tehnoloģiju pielietošanas. Tad mēs jau tikai meklējam, kādas tehnoloģijas mums var palīdzēt. Piemēram, ja ēka atrodas Rīgas centrā, mazs pagalms, nav skaidrs, katru var izvietot torņa celtni, katru var izvietot materiālus, vispār nodrošināt piekļuvi. Nu, droši vien būtu loģiski pastatīt arī 4D simulāciju, saprast, kā vispār var organizēt būvlaukuma loģistiku. Attiecīgi jāskatās, kāda ir konkrēta projekta specifika. Un tikai tad tiek formulēts darba uzdevums, tiek veikts pasūtījums, un saņemot šo rezultātu, mēs varam arī izpildīt projekta mērķi. Līdz ar to tas detalizēts darba uzdevums ir vajadzīgs gan izpildītājiem, gan pasūtītājiem. Izpildītājiem tas ir nepieciešams, lai sagatavotu adekvātu piedāvājumu, jo, ja tas ir pateikts vispārīgi, tad nav skaidrs, kāds ir detalizācijas līmenis, kādas prasības kvalitātes kontrolei, vienotai datu vidi un tā tālāk. Savukārt, tās detalizētas prasības ir nepieciešamas, lai saprastu, kādi ir nodokļi, kāda informācija jāpiegādā, kāda detalizācija, kāds ir laika grafiks, vai ir starptermiņi, cik daudz ir starptermiņi, un kāds ir nepieciešamais resurss, kāda ir procesa informācijas apmaiņas kārtība. Attiecīgi, tas viss nepieciešams, lai sagatavotu adekvātu piedāvājumu atbilstoši tehniskai specifikācijai. Un, protams, arī pasūtītājiem detalizētas prasības BIM projektam ir nepieciešamas, lai organizētu iepirkuma procedūru, lai varētu savstarpēji salīdzināt piedāvājumus, lai arī saņemtu piedāvājumu, kas ir atbilstoši pasūtītāju vajadzībām. Nepieciešams, lai nodrošinātu caurspīdīgus procesus, konkrēti definētas procedūras, atbildības, termiņi, pienākumi un lomas projekta ietvaros, un, protams, arī gala rezultāts, jo tas viss tiek izmantots, lai fiziskais objekts būtu izbūvēts laikā, atbilstoši budžetam un arī pilna apjoma, tā ka tas ir sākotnēji iecerēts. Un tad nobeigumā es gribētu arī tā kā ļoti īsi arī pieminēt, izstāstīt par to, kā tad, ja mums ir tas skaidrība un ir sagatavs darba uzdevums, vai mēs izmantojam šo publiski pieejamu dokumentāciju, NIBIM prasības vai topošu standārtu, nu, kā tad mēs īsti varam izvēlēties to piegādātāju iepirkuma procesa ietvaros. No pieredzes, un kas arī ir noteikts valsts nekustamā īpašuma dokumentācijā, ir trīs veidi, kā mēs varam pārliecināties par pretendentu spēju īstenot projektus BIM vide. Tie ir parauga modeļi, kompetences anketa un arī pirms kontrakta BIM izsaušanas plāns. Manuprāt, labākais veids, kā mēs varam pārliecināties par piektajā kompetenci, tie ir tieši parauga modeļi. Parauga modeļi ir pēc būtības tas mazs eksāmens, kad mēs pieprasām ļoti vienkāršus BIM modeļus, kas sastāv no telpiskas figūras ar noteiktiem parametriem, asu tīkla un arī stāva, jeb līmeņa. Modelim ir jāpievieno, modeli jāveido atbilstoši AFC klasei un arī jāpievieno negrafiska informācija. Nu, piemēram, projekta nosaukums vai iepirkuma identifikācijas numurs vai autora vārds, uzvārds. Un modelis ir jāizstrādā katram būvprojekta daļas vadītājam, kā arī tiek pieprasīts savietotais modelis, kas ir sakoordinēts, un tad visi tie atsevišķi modeļi ir savietoti kopā. Ar šiem parauga modeļiem mēs pārbaudām nevis pretendentu, bet personālu, tad šeit tiek pārbaudīti konkrēti speciālisti, būvprojekta daļu vadītāji. Un, nu, šis ir tāds praktiskais veids, kā var pārliecināties ļoti tāda vienkārša veida, ka pretendentam ir komanda, ka ir nepieciešama programmatūra un ka var izpildīt minimālas prasības.
Es teiktu, ka tas ir daudz labāk nekā prasīt atsauksmi, jo skaidrs, ka projekti ir ļoti dažādi. Arī pasūtītājiem var būt dažāda izpratne par BIM procesu, bet šis ir tāds praktiskais veids, kā to var pārbaudīt. Uh, Nu, prakses varu pateikt, ka joprojām šie modeļi ietekmē rezultātu un tiek saņemti modeļi ar kļūdām. Attiecīgi tiek saņemts mazāks punktu skaits. Un, nu, joprojām ne visi pretendenti var izstrādāt kvalitatīvus modeļus. Jo šeit ir runa ne tikai par tām tehniskām spējām, bet arī par attieksmi, arī par uzmanību, arī par tādu tā kā disciplīnu. Tā kā šis ir ļoti vienkāršs veids, kā var. Tā ir tāda maza simulācija, kā pēc tam notiks projektošanas process jau pēc līguma parakstīšanas. Tas tiek izmantots VNI iepirkumos kā saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērijs ar diezgan lielu procentuālu īpatsvaru. Tur līdz 30% mēs varam ielikt iepirkumu. Bet tas, protams, ir atkarīgs arī no citiem kritērijiem, jo tas noteikti nebūs vienīgais kritērijs iepirkuma ietvaros. Un pie NIBIM prasību dokumenta ir ne tikai prasības parauguma daļa, bet arī vērtēšanas kritērija. Vērtēšanas kritērija paredz tādu elastīgu pieeju, ka ir pieļautas minimālas kļūdas, kaut kādas nebūtiskas kļūdas, tad var saņemt punktus, bet mazāku punktu skaitu. Un kas vēl ir svarīgi, protams, svarīgi uz katru nākamo iepirkumu mainīt parametrus parauga modeļam. Tā kā, kā izskatās tā telpiskā figūra, kāda ir pievienota informācija, protams, tas jāmaina uz katru nākošo iepirkumu. Vēl viens veids, tas ir pirmskontrakta administrēšanas plāns. Šī ir dokuments, kas sniedz atbildi uz izvirzītajām prasībām. Tiek sniegta informācija gan par atbilstību horizontāliem jautājumiem, piemēram, kvalitātes kontroli, gan arī par konkrēta projekta vajadzībām, piemēram, detalizācijas līmenis. Tiek izsniegta informācija par izmantojamo programmatūru, par iesaistīto personālu. Un, lai korekti aizpildītu šo dokumentu, pretendentam nepieciešams rūpīgi iepazīties gan ar tehnisko specifikāciju, gan ar BIM prasībām. Tā kā ar BIM izsakošanas plānu, kas tiek pieprasīts iepirkuma laikā, mēs varam panākt, ka izpildītājs ir iepazinies ar prasībām, kā arī pārakstot šo dokumentu, arī sniedz piekrišanu izpildīt izvirzītas prasības. Un, protams, šeit arī parādās papildus informācija, kura jau ir, kura, teiksim, vairāk paskaidrot, tad, kā, piemēram, tiek strukturēti. Tie ir visādi aspekti, kuri netiek regulēti no pastāv puses kā prasība, bet tā jau tāda detalizētāka informācija, piemēram, kā tiek strukturēti dati, kāds ir paredzētais failu apjoms, vai arī, piemēram, kāda konkrēta programmatūra tiks izmantota projektēšanas laikā. Un vēl viens veids, kā var arī vērtēt kompetenci, tā ir anketa, kura ir apkopoti jautājumi par jau konkrēta, teiksim, tie visi jautājumi, kas liecina par konkrēta pretendenta uzņēmuma BIM brieduma līmenī, piemēram, vai apmeklē apmācības, vai ir iekšā izstrādāti standarti, protokoli, dokumenti, kas regulē BIM procesus, vai ir iegādāta BIM programmatūra, vai ir personāls, kas atbildīgs tieši par BIM jautājumiem. Un šeit ir svarīgi, ka daļai no informācijas tiek pieprasīti arī pierādījumi. Piemēram, ja tiek norādīts, ka ir programmatūra, tad arī jāpievieno dokumentācija, kas apliecina programmatūras iegādi. Un arī svarīgi, ka vērtēšanas kritēriji ir sagatavoti tādā veidā, ka, ja nav pieredzes lielo projektu īstenošanā, bet ir visi pārējie nosacījumi, vispār nosacījumi ir izpildīti, piemēram, ir programmatūra, ir personāls, tiek apmeklētas apmācības, tad arī pretendents būs atbilstoši. Tas arī ir mērķis, lai varētu arī jaunie uzņēmumi, kas ir spējīgi strādāt, tad arī varētu ienākt tirgu. Un tad, jā, rezumējumā par tiem veidiem, kā mēs varam pārbaudīt materiālus, tad attiecībā uz publiska iepirkuma likumu, tad komerces ankēta būtu kā kvalifikācija apliecinošs dokuments, BIM īstenošanas plāns ir tehniskais piedāvājums, un parauga modeļi, kā jau teicu, tas ir kā saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērijs, kuru es ieteiktu likt ar tādu lielāku procentuālu īpatsvaru vērtēšanas kritērijos. Jā, tas no manas puses būtu viss. Jā, paldies par uzmanību. Un tad
beigas būšu priecīgs atbildēt arī uz jautājumiem. Jā, un tad Zana, tad atpakaļ vārds tev. Jā, paldies, Dmitri. Man pašai bija ļoti interesanti. Es varbūt tevi kaut kur nocitēšu vēl, vai kaut kur man sanāks noteikti atkārtoties. Jo tie procesi, ko Dmitrijs pastāstīja, kas notiek, tad es vairāk pastāstīšu no mūsu kā izpildītāju puses, ka mēs piedalāmies šajos iepirkumos un kāda tad ir mūsu pieredze. Tad iepriekš es pārstāvēju BIM Solutions, tad tagad es pārstāvu Baltic BIM Management. Tā atšķirība varbūt ir, ka Baltic BIM Management ir vairāk tendēts uz pakalpojumiem. Bet būtībā, jā, mēs aktīvi darbojamies Latvijas tirgu ļoti cieši kopā ar BIM Solution, tāpēc varbūt nav tik liela nozīme. Darbojamies jau vairāk kā 5 gadus, un mūsu portfolio ir aptuveni, mēs saskaitījām 2 miljonu kvadrātmetru, un šobrīd darbojas arī 20 aktīvi projekti. Darbojamies Latvijā un Lietuvā, un tas mūsu portfolio ir tiešām ļoti dažāds. Tas nav tā, ka BIM ir tikai lielām biznesa ēkām vai kaut kādam ļoti ievērojamiem celtnēm. Tie var būt gan infrastruktūras projekti, strādājam arī ar privātām nelielām būvēm. Dzīvojamās ēkās īstenībā ir ļoti izdevīgi redzēt, kā tas viss kopā izskatīsies, ka tur ir ļoti svarīgi, cik tie aizņem ventilācija un cauruļvadi aizņem vietu. Tāpēc portfolio mums ir tiešām liels. Un aktīvi tieši darbojamies un piesaistam. Mūsu palīdzību izmanto ļoti daudz klienti. Tieši no pakalpojumiem man gribētos teikt, ka mēs nodrošinām no pakalpojumu viedokļa gandrīz visu, kas ir saistīts ar BIM. Esam daudziem izstrādājuši gan Latvijā, gan Lietuvā tieši šīs prasības, par ko Dmitrijs runāja, kad tur var ņemt minimālas vai vairākas, tad tas process arī ir tāds, ka ir jāiedzinās klienta mērķos, ko viņš grib dabūt, tad jāsaprot arī viņa tādi resursi iekšēji, tāds maziņš pat tāds auditiņš jāizveic, ko klients grib dabūt, kas viņam ir jau tagad, un tad kā to sasniegt, un tad šos tā prasības tad tā arī veidojam un strukturējam, lai tiktu sasniegti klienta mērķi. BIM projektu vadība un BIM koordinēšana tā ir tādi standarta pakalpojumi, kas ir cauri visai projekta gaitai. Un tad ekspertīze var būt arī īsa, kad ir kaut kas jāpārbauda, vai arī ik pa laikam varam pieslēgties kā eksperti un novērtēt kvalitāti dažādiem gan dokumentiem, gan moduļiem, gan arī procesiem. Tas arī ļoti plaši. Arī konsultācijas ir populāras, ka vienkārši vajag pakonsultēt, saprast, varbūt kā tad labāk darīt, kas ir tas vai šis, jo tā mūsu pieredze ļauj mums redzēt to lielo bildi un saskatīt, kas kurā brīdī būtu tāds piemērotākais risinājums. BIM stratēģija ir ļoti laba lieta tieši lielām organizācijām, kur varbūt ir vairāki līmeņi, lai visa organizācija būtu uz viena viļņa un saprastu, uz ko tad viņi tā kā virzās visiem kopā, lai katrā sapulcē nav jāiet cauri vienām un tā pašām lietām, kāpēc tad mums šis ir vajadzīgs vai kāpēc tas vajadzīgs. Un, jā, tad jau Dmitrijs pieminēja visus tos D-burtus. Latvijas tirgu ir vairāk šie te aktuāli. 4D arī tiek prasīti valsts iepirkumos publiskajos, ko es esmu novērojusi. Tad 5D vēl ir tādā attīstības stadijā, bet jau arī izskatās, ka tirgu sāk parādīties cilvēki, kas var strādāt šādā līmenī, kad arī 5D, kad šīs te finanšu tā kā plūsma un finanšu atskaites šīs formas 2 būtu jau piesaistītas un automatizētas, bet tas tāds jau nākamais solis.
Un 6D, jā, šīs tas digitālais dvīnis, kad var ēku apsaimniekot digitālā jau formātā un automatizēt kaut kā tā kā proaktīvi apsaimniekot, paredzot uz priekšu kādus procesus, nevis tā kā reaģēt varbūt uz kaut kādām nērtībām. Nu, un, protams, mākslīgais intelekts arī šajā jomā ir diezgan aktīvs spēlētājs. To arī aktīvi pētam, iesaistam mūsu darbībās un skatāmies, kāds nozarei var palīdzēt, jo tam arī būs liela ietekme nākotnē. Nu, var redzēt, ka tie procesi ir tādi, kur varētu noderēt šis te mākslīgais intelekts. Un tad, jā, es ilgi jūs neaizkavēšu par to mūsu, kā mēs strādājam kopā. Mēs mēdzam strādāt gan ar pasūtītāju, piemēram, palīdzēt šīs te tā kā izstrādāt šīs te prasības. Varam arī ar projektētāju strādāt, ja, piemēram, ir viņa prasības iepirkumā, tad projektētāji mūs uzrunā, vai mēs esam viņu koordinātori vai izpildam šo te lomu. Un arī būvniecības uzņēmumi mūs uzrunā, kad ir iepirkumā BIM prasības, tad mēs atkal pārstāvam viņus. Tā kā varam pārstāvēt visus tā kā tirgus dalībniekus. Un, jā, tās bija prasības, jo Dmitrijs tik daudz tam pieskārās, bet no mana tādas puses es ieju iepirkumā, es uzreiz izlasu tās bija prasības, lai Dmitrijam, man liekas, bija fantastisks slaids, lai saprastu, kas jāpiegādā, cik bieži jāpiegādā, kādā kvalitātē jāpiegādā, jo tas veido tās mūsu izmaksas, ka mēs saprotam, cik daudz tur būs tas praktiskais darbs, cik bieži būs komunikācija ar klientu, kādi būs tie nodevumi, cik daudz mums būs jākomunicē ar būvnieku vai projektētāju, saprast uzreiz, kas tad mums būs jādara kā BIM speciālistiem. Un, jā, kā Dmitrijs jau pastāstīja, var izstrādāt iekšēji vai pasūtīt pielāgotus. Tas ir atkarīgs no tā, kā jūs to redzat, bet ir jāsaprot, ka tam vajadzīgs ir resurs. Vai tas būs jūsu iekšējais resurs, vai tas atkal būs tāds jūsu finansiālās iespējas, ka jūs to varat noalgot, bet ir jāsaprot, ka tā pats no sevis tur copy-paste neaizies, tam ir jāatvēl laiks, jāparedz, ka tajā ir jāiedziļinās iekšā, jo, ja tajā nebūs iedziļinājies, tad, jā, kā Dmitrijs minēja, tur var, nu, iztērēt lieki resursus, teikt pēc tam, cik bija dārgs, un nebija tas sagaidāmais, ko jūs tā kā gaidījāt. Jā, tad, kad ir sagatavotas prasības, tad nākamais solis ir tas pats iepirkums. Dmitrijs arī brīnišķīgi paskaidroja par tiem paraugu modeļiem. Dmitrijs teica vairākas reizes, ļoti vienkārši veids, kā pārliecināties, kā pasūtītājam. Jā, tas ir varbūt vienkārši redzēt, mums kā izpildītājiem tas var signalizēt par dažādiem sarkanajiem karogiem tirgū, kad pēc idejas vajadzētu būt, kad katras sadaļas projektētājs atsūta mums savu kubiciņu, mēs viņu saliekam kopā, apskatāmies, cik viņš smuki izskatās, un darbs ir padarīts, un tā kā ļoti vienkārši. Bet tā realitāte ir tāda, ka tās koordinātas nesakrīt, asis ir nepareizas, nav pievienotie atribūti, ko Dmitrijs minēja, tā disciplīna. Jo tas jāparāda tā disciplīna un tā vēlme darboties vēl pirms ir noslēgts līgums. Un ar to mēs saskaramies, ka tā nav prioritāte, jo tas ir tikai iepirkuma stadijā. Līdz ar to tas darbs mēdz būt izdarīts pavirši, un mums tad ir jāstrādā, lai dabūtu to maksimāli labāko, ko mēs mūsu spēju ietvaros varam dabūt. Mēs nevaram paši uzzīmēt tos kubiciņus, tas būtu pret noteikumiem, bet maksimāli dabūt ārā no mūsu sadarbības partneriem to rezultātu. Tad, jā, pārējie dokumenti ir Word dokumenti, tur nevajag nekādas speciālas tā kā tehnoloģijas vai zināšanas, lai to izdarītu, bet, ja tos BIM kubiciņus jums ir jābūt kā resursam, tad cilvēkam, kas spēj tiešām viņus pārbaudīt, jo nebūs jēga, ka jūs viņus pasūtīsiet, jums viņus atsūtīs, jūs tur varbūt mazliet pat pagrozīt, bet ka nevar paskatīties, kā tad viņi ir taisīti, kurš viņus ir taisījis, un vai viņi tiešām atbilst visam. Un tur jau tad ir vajadzīgs arī tā kā paredzēt resursu, kas to izdarīs.
Un arī ļoti bieži ir jautājumi par BIM lietām šajā iepirkuma stadijā. Tāpēc ir jādomā, kurš tad viņus atbildēs. Jo jūs tur esat paši spēkiem sagatavojuši to dokumentu, tu jau kurš kaut ko minimāli, bet jums kāds kaut ko precizēs. Un tad, ar ko es arī saskaros, lai tie jautājumi ir atbildēti pēc būtības. Jo tu uzdod jautājumu, viņš ir atbildēts kaut kādā jurista izpratnē, bet man tas nedod to atbildi uz mani jautājumu. Tad man ir jāuzdod vēl viens jautājums, un tad varbūt vēl kaut kas jāprecizē. Un tas tā kā izvelk to procesu tādu mokošāku nekā tam, manuprāt, būtu jābūt. Jā, par pārējiem dokumentiem Dmitrijs jau pastāstīja. No manas puses, jā, tās anketas ir vienkārši jāizlasa, jāizpilda. BIM izpildes plāns jāparāda, kā mēs plānojam tās lietas izdarīt, kas ir prasītas. Un pieredze un kvalifikācija tur arī ir jāpadomā. Es esmu redzējis iepirkumus, kur, piemēram, izglītība BIM koordinātam ir salikta no kaut kādiem vairākiem elementiem, un es pēc tam zvanu un saku, nav Latvijā šāds cilvēks ar šādu tā kā izglītības un kvalifikācijas paku. Nu, kad paņemiet kaut ko mazliet nost, jo vienkārši jums nevarēs neviens pieteikties, jo Latvijā vēl joprojām tā izglītība nav regulēta joma, līdz ar to tur varbūt jāvar vairāk uz tiem tā kā veiktajiem darbiem vai uz šo te kompetences anketu paļauties, bet nu, tā pieredze tad atspoguļosies arī šajā kompetences anketā tieši, kas ir prasīta. Un tur varbūt, ja jums tur kāda sporta ēka vai medicīnas ēka, tad tur var izpausties, tad kādu pieredzi jūs tur gribētu specifiskāk. Bet nu, tur arī jāpadomā pārāk nesašaurināt to pretendentu skaitu ar tādām pārāk specifiskām prasībām. Es tikko arī vakar vienā iepirkumā redzēju tādas ļoti specifisku. Tad nāk tas projektēšanas posms, kad ir aktīvs darbs. Te es esmu izcēlus to vienoto datu vidi, bet man atkal sanāks atkārtoties, kas nodrošina to caurspīdīgumu un to single source of truth, kad visa patiesība atrodas vienā vietā. Tas vienkārši arī palīdz komunicēt un to caurspīdīgumu tur ielikt klāt. Bet to arī bezbīmais aicinu darīt, ka dokumenti ir pieejami viegli visiem un nav tā kā jāzvana vai kādam jāsūta ēpastos informācija. Tas visus procesus apgrūtina. Un jā, nu projektēšanā tā ir tāda riska vadība no jūsu kā pasūtītāja puses, ka tas tiešām projekts ir uzbūvējams. Un tad arī jāskatās, vai jūs pēc tam tur gribēsiet tā mēšanai izmantot, vai tiem apjomiem noteikti gribēsiet saprast, ko jūs no tā gribēsiet, lai saprast, kam pievērst uzmanību. Bet jā, tad tās mēdz būt sapulces ik pa 2 nedēļām, vai retāk, vai biežāk, vai kopā tām projektēšanas sapulcēm. Tas ir tādas detaļas, bet arī sekot līdzi, kā tas notiek, un kā Dmitrijs minēja, skatīties, vai tajā mapītē tur arī viss ir augšu plādēts, un kas tad tajā atskaitē ir rakstīts, kā tad tiem projektētājiem sokas. Jā, un būvniecības posms, tas ir, kur to tā kā var just, cik kvalitatīvs ir bijis modelis un darbs līdz tam. Kā Dmitrijs, man liekas, arī ļoti labi pieminēja, ka izmantojot BIM-u, projektēšana prasa vairāk resursus. Līdz ar to ir jārēķinās, ka tur var būt vairāk laiks nekā 2D aizies, vai būs intensīvāks tas darbs, kad vēl vajag kaut ko ievērot jau laicīgi, ko jūs gribat pamanīt. Tas būs tāds resursiem nepieciešams darbs, un tad tas ieguvums nāk ārā šajā posmā. Tātad tas ir uzbūvējams, un to var izdarīt efektīvāk. Un pie būvniecības, ko jūs varat papildus, ja kad ģeometriju, 3D ģeometriju atjaunoja, kaut kas ir atšķirās no tā, kā bija uzmodelēts, un tad būvniecības laikā šo te modeli aktualizē pēc tā faktiskā, kur tad viņš faktiski atrodas. Tad šie te atribūti jau projektēšanas laikā pievieno atribūtus, bet būvnieks tad pievieno tos atribūtus vai nu ir mainīts kāds materiāls vai kaut kāda lieta,
kas bija paredzēta citādāk, un tagad ir cita. Un tad, vai arī plus viņš pievieno vēl to, kas viņam ir jau precīzāk, kas ir iebūvēts tieši iekšā. Tā var būt gan tehnika, gan materiāls, kas projektēšanas laikā vēl nebija tā kā skaidri zināms. Un, jā, tas lielais ieguvums ir tā vienotai datu vidē, tā, tā aprite. Un, līdz ar to tu vari arī ļoti labi strukturēt būvniecības dokumentāciju. Jo, cik mēs esam novērojuši, tas mēdz būt diezgan haotiski ar tām izpildu schēmām un mafiem un visu to. Un tad šī ir brīnišķīga iespēja to arī padarīt strukturētu un tādu caurspīdīgāku. Un status vadība, tas ir tāds pēc vēlmēm, bet tas arī varbūt sākumā es neteiktu uzreiz, tur bliest iekšā visas 5D, 4D finanses, saprast no sākuma, kas ir tās pamatlietas, un tad skatīties, kur mēs tā kā attīstamies tālāk. Un tad, ja man par to gribējās paturpināt par to gala nodevumu, kad ir tā vienotā datu vide, tad tas gala nodevums ir daudz tāds sakārtotāks. Jo jūs droši vien man daudz vairāk varat pastāstīt, kā tas parasti izskatās, bet no manas pieredzes gribās, lai ātrāk ir pabeigts, lai ir nodots eksploatācijā, lai mēs varam iet projām, un tiem būvniecības dokumentiem netiek pievērsta tik liela uzmanība, jo viņi vienkārši ir ļoti daudz īsā laikā, un nevar atsakot līdz tai kvalitātei, nevar atsakot līdz, vai tur viss ir. Citreiz tā dokumentācija ir, bet tur ir kaut kādas kļūdas, vai ir neprecizitātes, vai viņa ir pārāk vispārīga, bet, piemēram, izpildu dokumentācija. Līdz ar to te var viņai atsakot līdzi. Nu, un, protams, tas atbild, ko mēs varam dabūt beigās un izmantot apsaimniekošanai. Tas ir pēc katra ieskatiem, vai mēs tā gribam darīt, jo tie ieguvumi jau tajos iepriekšējos posmos ir pietiekami lieli, bet šis arī, kā Dmitrijs teica, līdz 20% apsaimniekošanā ir iespējams ietaupīt, tad kāpēc neizmantot šādu izdevību? Tie iespējamie scenāriji, kā jūs varat nolgot un kā mēs esam strādājuši, ir, ka varbūt BIM speciālists FIDIK līgumā komandā, un tad viņš vienkārši no komandas sastāvdaļu, kas atbild par šiem BIM elementiem. Piedalāmies arī, ka vienkārši EISā ir ielikts, kad atsevišķi iepērk BIM ekspertā pakalpojumus uz konkrētu projekta laiku, un ar nolūku pārbaudīt, vai projektētāji vai būvnieku piegādātos tos nodevumus, kas, manuprāt, arī ir ļoti, ļoti labs veids, jo tad arī strādājot komandā ar klientu, saprotam, kā lietas virzās, kur ir jāpieliek. Nu, tā kā turam roku uz pulsa, kas notiek visā šajās te, lai tas gala rezultāts būtu. Un tad arī, protams, ja jums iekšā organizācijā ir savs BIM koordinators, tad tas ir pats, manuprāt, labākais, jo viņš vislabāk tā kā saprot, kas notiek un tā, bet tā lielā problēma ir ar tiem cilvēku resursiem, kur tu tos BIM koordinatorus dabūt, jo, kā jau minēju, vēl nav regulēta šī te izglītības joma, un tas varētu būt diezgan izaicinoši šajā posmā dabūt iekšā organizācijā savu BIM koordinatoru pietiekami lielu pieredzi, lai jūs varētu sasniegt šos projekta mērķus. Bet es domāju, tuvākā nākotnē tas jau paliks daudz, daudz reālāk, jo šī te tirgus iet uz priekšu, cilvēki izglītojās, attīstās, un tas notiek diezgan reāls scenārijs. Rekomendācijas no mūsu puses, ko mēs redzam, ir ļoti svarīgi izglītoties pašiem, kas ļoti korelē ar trešo punktu, tam ir vajadzīgi resursi, gan finanses, lai, piemēram, apmācītos. Tagad arī BIM Solutionam būs jauna programma tieši pašvaldībām saistīts, kā šī digitālā transformācija, kā to ieviest no dažādiem aspektiem, gan tehnoloģiski, gan dokumentos, bet labi, to varbūt Dmitrijs pēc tam var detalizētāk pastāstīt. Respektīvi, tam ir jāpieiet nopietni. Tas nebūs kā
kāds PDF dokuments, ko tu piemet klāt tam, un tad, mēs tagad esam tās obligātās prasības izpildījuši, mums tur paprasīts BIM, bet mums viņš sagādā vairāk galvas sāpes nekā ieguvumus. Tā kā galvenais, lai mums neviens neko neprasa un liek mūs mierā. Nu, tā tie būs vienkārši lielāki izdevumi, un visām iesaistītajām pusēm būs vairāk galvas sāpes. Tāpēc ir jāsaprot, kurš būs vai tas cilvēks, vai tā nodaļa, kas ies šo ceļu, un komunicēt, skatīties no citu pieredzēm. Daudz valsts pašvaldības uzņēmumi jau prasa BIM-u diezgan nopietnā formātā, skatīties, jā, to publiski pieejamo informāciju, ko tad viņi ir paprasījuši, un komunicēt un saprast, kas notiek. Un jāsaprot arī, jā, jūsu, kā Dmitrijs teica, jūsu tie mērķi, ko jūs gribat darīt, jo prasīšanas pēc, tas nevienam nav interesanti. Un tad visas šīs 3 rekomendācijas vienkārši savijās kopā, ka tur vajag tos resursus, jāsaprot, ko jums vajag, un jāizglītojās, lai jūs saprastu, kā pie tā nonākt. Varu dažus tādus izaicinājumus, ar ko mēs saskaramies, varbūt tie jums var būt ieteikumi, kā nedarīt vai darīt, bet ar ko mēs saskaramies, jā, kad ir pārāk vispārīgi definētas šīs te prasības, un mēs, lasam un uzreiz saprotam, tu vari izdarīt kārtīgi, un tu vari tā kā arī izšmaukt un neizdarīt. Un tā kā tas bieži vien ir pa cenu, tad izvēlās to tā kā izšmaukšanas ceļu tikai dēļ tā, ka nav pietiekami pateikts, kas ir tās minimālās lietas, kas ir, jā, piemēram, pateikts, vajadzīgs BIM. Tur var daudz ko jums piegādāt. Jā, tad otrs ir, ka ir kaut kas vienkārši iekopēts un ielikts, un pats pasūtītājs tur uzdodot jautājumus, ar ko īsti vai sazvanoties, bet īsti nevar saprast, ko viņš darīs ar to visu informāciju. Un tas arī veido tādus to nesaprašanos, un arī bieži vien tas uz tādiem izdevumiem var atsaukties. Jā, par pretrunīgu informāciju es arī pati esmu saskārusies, kad, piemēram, tehniskajā specifikācijā ir rakstīts kaut kas viens, tad ir kaut kāds vēl atsevišķi BIM dokuments, kur ir rakstīts kaut kas cits, un vēl nolikumā ir pieminēts vēl kaut kas cits, ka, tomēr viņai jābūt. Tas ir atkal par tiem mērķiem, jo jums ir tas mērķis uzlikts, sanāk, lai vai kur tā informācija būtu izmētāta vai kā, viņa būs vienāda. Bet, ja ir noticis kaut kāds intensīvs darbs un pa ceļam ir pazaudēts kaut kāds redzējums, uz kuriem tad mēs ejam, tad rodās, jā, tad tie jautājumi ir tādi, vai mums ņemt vērā tajā lapā to minēto informāciju vai tajā lapā to minēto informāciju. Tad, jā, mēģināt, lai noformulēt tā, lai tam piegādātājiem ir pēc iespējas vairāk skaidrība, tad nebūs tik daudz jautājumu, un tad jūs dabūsiet to, ko jūs gribēsiet. Jā, tu man laikam atkārtojās nedaudz, ka BIM, jā, te bija tāda interesanta viena situācija, ka BIM atlasi, manuprāt, atbrīvojās no tādiem tā kā negribētiem pretendentiem, vai ar ko negribētu strādāt, jo tur bija ļoti augsts kļūdas tā kā iespējamība, un tas uzreiz paredzēja izslēgšanu. Kad Dmitrijs teica, tur dod punktus vai tā vai ko, bet tur bija, ka, ja nebija tā kā tieši naglai uz galvas, tad tas vainagojās ar kandidātu izslēgšanu. Es gan neieteiktu to izdarīt, bet mans tāds izaicinājums, ko es esmu saskāries, bija tāds. Jā, tā informācijas izmētāšana, ka tomēr mēģināt, tas pat var nebūt atsevišķs dokuments, to ir šausmīgi daudz lapām, tā var būt nodaļā tehniskajā dokumentācijā, bet lai viņa ir izdalīta atsevišķi, lai var izlasīt un saprast, nevis, jo man kā BIM speciālistam nav ļoti svarīgi, kas ir prasīts no citiem cilvēkiem, man ir svarīgi, kas ir prasīts tieši BIM kontekstā. Jā, tas trešais punkts ļoti bieži izplatīts, ka
runājās ar piegādātājiem, un piegādātāji saka, mēs jau strādājam BIMā, jums tur neko nevajag pārbaudīt. Bet tā viņu izpratne par to, ka viņi strādā BIMā, ka viņi vienkārši strādā programmatūrā, kur viņi strādā 3D, tas nenozīmē, ka viņi kaut ko savietos, tas nenozīmē, ka viņi kaut ko pārbaudīs, tas pat nenozīmē, ka tas viss būs koordinētās, savietojams vispār. Ja beigās, piemēram, nu, mums tur teica, ka mums jau viss būs BIMā, tur projektētāji visu izdarīs, un mēs beigās sakām, labi, nu mēs paskatīsimies, un mēs pat nevaram savietot, jo tās koordinātas nav uzstādītas pareizi. Līdz ar to es būtu ļoti uzmanīga pret to, ka kāds saka, ka mēs jau visu izdarīsim, bet tad, lai varbūt arī iet to ceļoto BIM izpildes plānu, iet ceļoto kompetences anketu, tad jā, bet tā mutiski tur apspriedies ar piegādātājiem, ka tur atsevišķi neko nevajag, es nepaļautos pēc savas pieredzes. Jā, vēl ir nācies arī saskarties, kad labu gribot cilvēki ir pat daudz paprasījuši. Tur bija situācija, kad tas pat nebija no Latvijas prasībām, jo Latvijā BNI prasības ir visizplatītākās. Tās bija ārzemju prasības, un tur bija paprasītas tādas lietas, ar ko mēs pat nebijām saskārušies. Un tad mēs vērsāmies pie klienta, tā kā, vai jūs zinat, ko jūs ar to darīsiet, un vai jūs zinat, cik jums tas izmaksās. Un pēc šiem jautājumiem aptuveni 90% no tām prasībām to arī tā kā pazuda. Tāpēc šeit būs, ka nevienmēr vairāk ir labāk. Tad tiešām jāsaprot no tiem jūsu mērķiem. Jā, būšu veiksmīgi pārgājusi pāri tādai mūsu pieredzei un secinājumiem, ko mēs secinām darbojoties ar iepirkumiem. Es noteikti jūs ļoti aicinu zvanīt, rakstīt. Es ceru, ka būs te kādi jautājumi. Es tagad neredzu. Jo citreiz ir tāds vienkārši apjukums, ar ko sākt vai ko ir labāk. Jūs droši varat zvanīt ar jebkādiem jautājumiem. Cenšamies tiešām tirgumu palīdzēt, iet uz priekšu. Nav mums nekādas zināšanas zem pūļa slēpjamas, dalamies, iesakam arī izmantot šīs BNI prasības, tās tirgu ir pazīstamas. Tā kā, ja ir kaut kāds apmulsums vai kaut kāds pat termins varbūt nav saprotams, vai ko pārvarēt to kautrību un piezvanīt un paprasīt, vai palīdzēt norientēties, kā labāk darīt, vienmēr esam atsaucīgi un palīdzam, lai mums visiem kopā būtu labāk. Tas, manuprāt, ir viss no manas puses. Tā, es redzu, tā, Q&A. Tā, Dmitrij, varbūt, es nezinu, te ir jautājums, vai plānots ieviest BIM prasības iepirkumos, kas attiecas uz ceļu būvniecības darbiem? Par to, kas ir plānots obligāti, es pati nemācēšu komentēt, bet es esmu redzējusi gan tiltos, gan arī infrastruktūras objektos, ka mēdz parādīties, jā, ka tam ir jābūt 3D, bet tādas stingras prasības es vēl neesmu redzējis, bet domāju, tās noteikti būs tuvākajā nākotnē, jo ceļi arī ir ļoti svarīgi tas process. Es nezinu, Dimitrij, varbūt tu vari iekomentēt, varbūt tev ir kaut kas vairāk zināms no visiem oficiālajām iestādēm sadarbojoties. Jautājums būtu korekti adresēt ekonomikas ministrijai, kas ir atbildīga par būvniecības nozari Latvijā. Šobrīd, cik tālu es zinu, normatīva regulējumā tas nav atrunāts, kas, protams, nenozīmē, ka to nevar izmantot, jo minimālas prasības ir normatīva regulējumā, bet praksē jau tiek izmantot daudz vairāk. Esmu komunicējis, piemēram, Latvijas valsts ceļiem pārstāvjiem un runājam par to, ka piemēram, Latvijas valsts ceļiem ir plāns BIM ieviešanai un atsevišķas aktivitātes, bet būtu jau loģiski runāt ar konkrētiem iesaistītiem tieši par ceļu būvniecību. Paldies, korekta atbilde. Jā, vēl vai paspēt ierakstīt kādu jautājumu. Es redzēju, te vēl kaut kas bija čatā, bet tu vienkārši aicinājums jums jautāt jautājumu.
Labi, vairāk jautājumu nav. Es skatos, mēs esam baigi aizrunājušies. Bija vairāk sakāmā nekā paši bijām domājuši. Cerams, jums bija interesanti, noderīgi. Ja jautājumi zvanat, rakstat, un jā, par tām izglītības iespējām arī droši varat interesēties. Ļoti mums ir zinoši pasniedzēji, Dimitrijs tā skaitā. Tad paldies un uz redzēšanos! Paldies! Visu labu!